101 gads pagājis kopš 1909. gada 3. oktobrī Vidzemes ģenerālsuperintendants iesvētīja jauno dubultu draudzes baznīcu, kas nu pacēlās vecās koka baznīciņas vietā. Arī šodien, tāpat kā senās dienās, dubultu baznīca ir krāšņākā un monumentālākā jūgendstila celtne visā Jūrmalā. Taču tās fasādē redzama arī kāda tikai uzmanīgam vērotājam pamanāma zīme. Kā zināms, pirmajā Jūrmalas ģerboņu uzmetumā, kurš tapis vēl 1926. gadā, attēloti viļņi, kaija un 3 zvaigznes. Šie paši simboli vēl ilgi pirms pirmā Jūrmalas ģerboņa tapšanas bija redzami arī dubultu baznīcas fasādē. Te ir gan jūras vilnis ar putu cepuri, gan daudz lēzenākais lielupas vilnis, gan kaija. Nevelti baznīcas arhitekts slavenais Vilhelms Bokslavs ir tik ievērojams ar savu projektēto ēku fasādēs ietvertajiem simboliem. Uzmanīgam vērotājam Jūrmala var atklāt daudz jauna un interesanta šķietami zināmās vietās un ēkās. Ir jāprot tikai skatīties un ieraudzīt. Uz tikšanos Jūrmalā!